Sveiks, skatītāji! Mans vārds ir Edgars. Kaut kādā veidā esmu nonācis Dobelē. Šajā jaukajā pilsētā, kur esmu bijis laikam pāris reizes, ja mana atmiņa neviļ. Šeit ir tāds videoblogers, Mans Blogers TV, man liekas, viņš ir no Dobeles. Sveiciens tev, ja kaut kāda nezināma iemesla dēļ, Marta, tu skaties šo video. Tātad, ko es vēlējos pateikt? Vēlējos pateikt to, ka iepriekš kopā ar Emīlu filmējām mikrofonu Valmierā, bet par laimi vai par nelaimi Emīls pazaudē pilnīgi visu audio ierakstu. Nu kā pazaudē? Viņam vienkārši izslēdzās dators, kurš ierakstīja visu to lietu, ja viņam bija kaut kāds super duper mikrofons. Jo Emīlam ir mikrofons, kuram nav normālā tā 3,5 mm audio ieeja, lai var pieslēgt mikrofonu. Viņam ir kaut kāda mistiska, standarta laikam visādiem audio aparatūrai. Un tādējādi viņam ir nepieciešams izmantot arī kompu. Ja viņš tur bija uzlicis kaut kādu saucējošo režīmu vai ātri, ka tur pēc 10 minūtēm vienkārši kompas atslēdzās un bāle beidzās. Es tā kā vairāk domāju tad filmēt mikrofonu aizkulišu video, bet principā sanāks vienkārši varbūt kaut kāds savdabīgs mikrofona raidījums. Priecīgu un laimīgu skatīšanos! Es ceru, ka jums tomēr šāda veida formāts patiks. Ar Strūklaku ir stāsts tāds diezgan bēdīgs. Tūlīt nopirksim puķes un tad es jums visu izstāstīšu. Labdien! Vai drīkst filmēt? Nevēlētos. Ok, labi, tad man vienkārši dodiet šīs rudzu puķes. Tātad nopirku puķes. Puķes maksāja €50, tātad stāsts ir ļoti bēdīgs. Man reiz bija draugs. Viņš nolēma iekāpt iekšā Strūklakas baseinā. Tieši tajā dziļajā. Viņš iekāpa un viņš pazuda, kopš tā laika vispār viņu nav redzēts. Tātad ļoti bēdīgi. Tātad abi kuries brāl tajā, lai tev ūdens un zeme ir viegla, tā kā lūdzu nevajag taisīt tādas pašas kļūdas, kā mans ļoti labs draugs izdarīja. Un es ieteiktu arī jums nest šeit puķes.